Čau visiem! Šodien ir pienākusi tā diena, kad mums ir lietusargi. Mēs stāvam lietusargiem jārā līst. Nav tie pateicīgākie laikapstākļi pilnvērtīgam video par šādu Audi Q7 4M platforma. Otrā paudze. Tikai īstenībā bijuši tikai 2 Q7, pirmais un otrais, tātad šis ir otrais. Liels paldies Reinim par šo automašīnu, un īstenībā šī automašīna ir kaut ko vērta. Ļoti dārgi, tas ir viens. Otrs, šo es pateikšu video sākumā. Nospiežam like un pierakstamies šim kanālam. Jo parasti es to pasaku pašās video beigās, kad neviens vairs viņu neskatās. Tad pateikšu pašā sākumā. Bet kā arī otra lieta, mums ir Audi Latvija mājaslapā ir salikta linki uz visām mūsu Telegram un WhatsApp grupām, kā arī izveidota WhatsApp grupa, kurā mēs liekam informāciju par plānotajiem pasākumiem visu pārējo. Tajā grupā nav nekāda spama, jo vienīgais, kas šajā grupā var rakstīt, tas esmu es. Līdz ar to reizi nedēļā vai pat retāk tur vienkārši ielieku informāciju par mītiņiem un kaut kādiem jaunumiem, kā pieņemsim, kad šis video izies, arī šo linku es varu ielikšu iekšā. Tā kā tas. Tad nu sākam. Pie mums ir Audi Q7 4M platforma, 3-litrīgs dīzelis, 200 kW dzinējs, jeb 280 kaut kādi zirdziņi bija. Jaudīgs, ekonomisks, 8 robu, šis te ZF kārba. Nu, vienkārši es esmu pilnīgi apmosts no šīs automašīnas, jo tik bagātīgas komplektācijas automašīna, manuprāt, es braucu, pirmo reizi. Automašīnā kopumā sastopami īstenībā tikai 3-litrīgs dīzels visbiežākais, vēl ir SQ7 ar 4-litrīgu dīzeli. Ir sastopami arī 3-litrīgi šie te supercharged un arī 3-litrīgie TFSI dzinēji. Tie ir ļoti reti, kad sastopami īpaši jau Latvijā, ja jūs iesiesiet SSā, pārstāv būs 3-litrīgi dīzeļi, 210 un 200 kW jaudas ziņās un principā 4-litrīgie jau sākās ar SQ7. Tādā ziņā liels izvēles nav, bet šis motors jau ir izaudzis sākot ar šo te mūsu Audi A4 B7 un C6. Šis 3-litrīgais dzinējs ir audzis un beigās jau esam tikuši tik tālu, kad attīsta 200 kW un ir ekonomisks. Par degvielas patēriņu automašīnā pat braucot kaut kā pa šoseju var pat dabūt ap 6,5 litri. Tātad uz šīm gandrīz pilnām 3 tonām pilna masa mēs dabūnam tik zemu patēriņu, tas ir kaut kas iespaidīgs. Kopumā ļoti daudz, ka īstenībā par ko varētu par šo automašīnu stāstīt, bišķiņ arī mūlsta to, ka mums ir lietusargs un tas nojauc visu to, ko es vēlos pateikt, bet 2015. gads, kad šī mašīna parādījās tirniecībā, 2014. gads, kad viņu Detroitā ASV iepazīstināja, un šis bija tāds groundbreaking, jeb kosmisks izrāviens, ja mēs salīdzinām ar iepriekš to, ko Audi bija ražojis, un kāda bija iepriekšējie tas pats Audi Q7 pirmā paudze, ko sauc par Begimotu. No tā ir ļoti liels atrāviens. Ja mēs atceramies, labi, tehnoloģiski tur arī bija jaunākās lietas priekš tā laika. Šobrīd šeit jau mums ir viss, ko mēs gribam. Pirmkārt, jau ir uzlabota pneimosistēma, kas ņem gaisu no iekšējā šī te gaisa uztvērēja, ja tā mēs varētu dēvēt, viņš neņem gaisu no atmosfēras. Tātad ir savi plusi, ir savi mīnusi. Protams, ja kaut kas noklājās šim te receiveram, tad ir ļoti slikti. Otrā gadījumā, kā vecākām mašīnām, kas ņem no atmosfēras gaisu, ir bišķiņ foršāk. Bet visam ir savi plusi un mīnus, bet pneimo piekar diezgan uzticami. Mums šobrīd stāv uz komforta režīmu, ir off-road režīms, dynamic režīms un individuālais, kā arī lifta režīms, ka tu līdz 20 vai 30 km/h var braukt ar super paaugstinātu automašīnu.
un īstenot visas savas vajadzības. Kopumā, jā, it kā tas ir džips, patiesībā tas ir tāds pilsētas parketnieks. Neteikšu, ka šo džipu kāds gribētu braukt bagajā offroadā. Piemēram, mums šeit ir 21. diski. Automašīna pati ir pieejama sākot no R18 līdz R22, un ja mēs salīdzinām ar konkurentiem, kas mums šajā kategorijā ir, tur kaut kāds Mersis un tas pats X5, tur maksimālais disku izmērs ir R21. Šeit ir R22, kas ir diezgan forši. Plus ļoti liela pateicība Audi inženieriem un visi, kas šo mašīnu veidoja, jo es uzšāvu pa brillēm ar šo. Labi, ir diezgan nērti, es atvainojos uzreiz, bet visa mašīna ir principā no alumīnija. Alumīnijas. Ko tas dod? Dod to, ka pirmkārt rūsēšana būs krietni sarežģītāka kā šiem pašiem Audi A8 modeļiem, šiem slavenajiem D2, D3 un tam līdzīgi, kā arī svars. Principā ar to, ka viss pat šie te amortizatori, šie te augšējā daļa arī ir no alumīnija. Nu, tur pilnīgi praktiski viss ir no alumīnija. Mēs iegūstam 300 kg svara samazinājumu. Un, protams, šo mums Latvijā, kas mums uztrauc šī te rūsa, kā mēs zinām, alumīnijas nerūsē, viņam gan ir šī problēma, kas oksidējās, bet tas jau ir cits stāsts, bet kopumā tomēr pret rūsu šī automašīna būs izturīgāka. Kā arī remonta ziņā, ja mēs sasitam alumīnija detaļu, tā principā nav pakļauta remontam. To teorētiski var remontēt, bet tas ir super dārgi, super varbūt pat neizdevīgi. Un šādai automašīnai kasko tas ir bez mazai must have, jo bez kasko vienkārši, nu, tu esi bankrotējis. Nerunājot par tām pašām LED matrix lampām priekšējām, kas maksā, es nezinu, viena Audi A6 C6 kādā sliktākā stāvoklī cenā. Nu, vienkārši traki. Man pat zināms gadījums, tas gan bija ar SQ7, bet tas būtība nemaina, ka viens kaut kāds Passats vecs bija uzšāvis pa vienu no lukturiem, un reāli tas lukturis maksāja, principā tu varēja Passatu pārdot un vēl nezinu, kaut ko pārdot, lai varētu vienkārši to lukturi nopirkt. Tā kā cenas ir kosmiskas šobrīd šeit. Šī automašīna mums šeit ir viena no bagātākajām komplektācijām. Es mēģināšu nosaukt virspusēji, un pēc tam jau pamēģināsim iziet cauri šīm te ekstrām, kas mums ir iekšā. Mums ir panorāmas lūka, kas varbūt nešķiet nekas wow, bet ir panorāmas lūka. Mums ir nakts kamera, mums ir 360 skata kamera, mums ir atpakaļ skata kamera, mums ir, kas mums ir, elektroniskais āķis ar šo te piekabes asistu, mums ir aklās zonas, mums ir line assists, mums ir distances troniks, mums ir šis te digitālais kokpits, mums ir projekcija uz ekrāna, uz stikla, mums ir, ko es neesmu nosaucis? Mums ir masāžas, ventilējumie krēsli, mums ir pilns S-line, mums ir stūres apsilde, mums ir pakešlogi, mums ir 7 vietas, aizmugurējos krēslus mēs varam uzcelt augšā. Mums ir viss. Mums ir vienkārši nosauciet lietu, vai ko īpašnieks teica šai mašīnai nav, laikam... Stūra, kantaina. Jā, stūra šī te šķeltā, viņa nav perforēta, un viņam nav panelis no Alcantaras. Principā tas laikam ir viss, kas nav. Tas ir vienkārši cilvēks, kad Vācijā šo mašīnu pirka vācietis. Viņa maksāja kaut kur laikam ap 120–130 tūkstošiem. Pilnīgi jaunu. Bāzes komplektācija gan jau šim Q7 varēja maksāt 70 tūkstoši. Tā kā te ir ļoti daudz lietiņas. Un nav Bang & Olufsens, ir Bose, kas tomēr, ja mēs salīdzinām, ir vienu līniju virs standarta komplektācijas. Tā kā tiešām automašīna ir piepičkāta velīt visus 4 riteņu piestūrēšanu. Vienkārši šo 5-metrīgo zvēru mēs varam vienkārši apgriezties mazākā diapazonā nekā ar kaut kādu otro golfa vai es nezinu. Nu, tiešām, te ir viss nakts redzamības kamera pieminēju. Nu, es jau atkārtojos, bet kopumā es vienkārši te ir viss, tu brauc un kaifo.
vienkārši traka automašīna. Es atceros, kad es šo virsbūvi pirmo reizi ieraudzīju, tas bija tas pats kaut kāds 16. gads varētu būt stāvēju, manuprāt, Valdemāra ielas korķī. Man pretī pabrauca šīs lampas, šī priekšējā reista, un es domāju, vot šitas ir sasodītis skaists Q7. Un tā bija pirmā reize, un es nezinu, kāpēc atmiņā man ir iekalies, kurā brīdī un kā es šādu te virsbūvi esmu pamanījis. Tiešām tajā brīdī, kad es redzēju, tas bija atjauninājums, ja mēs atceramies par iepriekšējā pirmās paudzes Q7 bija šī te viendabīgā ovālā reiste. Viņa nav slikta, bet šeit jau viss paliek agresīvāk. Šī te kantainā agresīvā reiste, šie lukturi, viss šeit ir tik foršs, ka šis Q7 ir tāds, viņš vairs nav cienošs Begemota nosaukumā, kā tas ir pirmās paudzes Q7. Viņš ir milzīgs, bet viņš vairs nav Begemots, jo viņam viss ir ļoti, ļoti foršs. Jā, tas, ka šeit ir Matrix LED, tas ir pats par sevi. Matrix LED ir īpaši ar to, ka viņi spēja projicēt šīs aklās zonas, un, protams, šī gaisma ir krietni labāk nekā kodām parastām tur Bixenoniem. Ok, paskatāmies, šis masīvais pārseks turās tikai ar vienu gāzes amīti. Viņš ir viegls. Mums ir vēl projām visi 4 audīgi redzeni uz šī te plasmasas šī apdares uzlikas. Mums ir viss noklāts īstenībā plasmasās. Mums ir arī šeit, tur, kur slēpjās šie te skrūvju, spārna skrūvju vietas, arī visi zem plasmasām, visi plasmasas. Protams, tas jaunām mašīnām piederās, ka visa, kāda beigta lapsenīte. Ok, atbrīvojām. Šeit mums ir gaisa ieplūdes, šīs te atverītes. Viņš apkalpojās pie karosa. Čau, karos, ja tu šo skaties. Jā, tā kā automašīna ir forša, īpašnieks viņu, patiesībā arī viņai nobraukums masa ir bišķiņ laikam virs 100 000, 110, kaut kas tam līdzīgs. Īpašnieks pa motoru nesūdzās, tikai brauc, izbraukājis visu Eiropu, izbaudā šo automašīnu pilnā šajā te, pilnā būtībā visu, ko šī automašīna dod, to viņš arī brauc un bauda. Par dzinēju runājot, jā, šis 3-litrīgais dīzels, principā viņam nekādu mega lielu problēmu nav. Patiesībā viņam var EGR gļukojas šad tad, bet tas ir tīri, viņš ir jāiztīra. Protams, tas DPFs, ja mēs pa pilsētu braukājam visu laiku un šī mašīna netiek likta lietā, kā tas ir domāts dīzelis. Sprauslu šie te blīvgradzeni, kas ir kapara iekšā, tie var šad tad izbeigties, bet tas jebkuram dīzelim, te pašiem C6 un C7 arī, tas var būt, ka tev sāk degviela tecēt ārā. Degvielas šūknis varbūt kaut kad var noklāties, bet nekā tāda liela, ka es jums teiktu, zinies, šim 3-litrīgam dīzelim ir šāda un tāda problēma. Šie tie paši siltummainis var šad tad sākt sulot dēļ blīvēm un tādi visādi mazāki vai lielāki brīnumiņi, bet kopumā nav tā, ka, kā mēs varētu runāt, tas slaveno 2.5 V6, ka tur viss slikts. Nē, šeit patiesībā brauc, īpaši šai mašīnai noskrējiens vēl nav pat tuvu 200 000. Līdz ar to es domāju, ka vēl priekšdienās īpašnieks neredzēs nekādu bēdu, ķēdes nav jāmaina, visi ir baigajā kārtībā. Ak jā, mašīnai ir soft close, viņam ir visi 4 key, let's go. Es saku, šī mašīna ir vienkārši unikāla. Kā arī viņam ir šie te kāju žesti, kas tu nobrauc, tu atkāpies. Tev nav atslēgas. Man nav atslēgas. Tu vēl vienreiz ar atslēgām. Pieej, hujakš. Paimalā. Vēl vienreiz. Vienkārši ieskur pa diviem. Bet varbūt mašīna nav cieta tāpēc. A few moments later. Tu vari panākt? Bez atslēgām diez vai. Tev būs atslēgas. Ar pirmo. Da labi. Karači Ivers māka, es nemāku. Ok, kas ir? Jā, mums ir daudz dažādas lietas. Īsmēs varbūt arī var paiet šeit, šitā. Tu vari panākt tuvāk.
Mums šeit Sānā ir bezmazliet pilna komplektācija ar visām ekstrām, kas mums ir. Mums šeit viss ir. Mums ir izvelkams āķis, mēs varam noliest mašīnu zemāk, liekam kaut ko smagāku, un tas ir šiem te papildus krēsliem, ja mums vajag šo te 7. rindu. 7. rindā ir arī glāžu turētāji Sānos. Mums viss šeit ir, tas ir vienkārši kaut kas unikāls. Kāpēc patiesībā man šis pirms facelifta Q7 patīk labāk nekā facelifta? Pirmkārt, man šķiet, ka viņš vienkārši foršāks. Viņš vizuāli glītāks, jau faceliftam priekšējās lampas nav tik glītas. Aizmugurē te aiziet pa apakšu tāda tā kā LED šī te līnija. Nu, it kā tā kā mūsdienīgāk un foršāk, bet man nevisai. Kā arī faceliftam jau šie ir īsti izpūtēji. Tur ir īsti caurumi, pa kuriem nāk šī izplūde ārā. Faceliftam šeit ir vienkārši butaforija un apakšā ir izpūtējs, kas jau, man jau tas vairs nepatīk. Tā kā skumji, ka tā, bet tā ir viena no tādiem iemesliem, kāpēc man labāk patīk tiešām prefs nekā pats facelifts. Protams, torsense, pilnpiedziņa, viss šeit ir. Es nezinu, kāpēc, lai šī mašīna nepatiktu. Mēs šobrīd ar Ivaru jau bišķiņ paspējam pabrokāties. Vienkārši superīga automašīna. Izpilda visas tos vēlēšanās. Pneumo baloni ļoti labi kontrolē, uz kuru pusi iet līkumā. Tā pusē, lai nesagāstos pretspiediens. Viss ir tā, lai būtu perfekti. Šī mašīna var pati noparkoties. Es netestēšu un nerādīšu, man ir bail no tā, vienkārši zvērīgi bail. Šodien tas video nav tik foršs kā parasti, jo lietus, un mēs te čakarējamies. Mēs negribam, lai lietus pielīst salonā un vispārējais, tāpēc es te ņemos, saka, tāds mazs ezis. Ivars sēdēja priekšā, un man viss ir ļoti labi. Tu vari bīdīt savu krēslu. Un es vēl varu bīdīt savu krēslu ar šo. Te ir atzveltnīte, smuki. Opā. Un apakšā es varu tikai uz priekšu. Šis ir maksimālais jau. Tātad, ja es sēžu aiz Ivara ilgi, teorētiski īstenībā nav tik traki. Ir diezgan pat ērti, un es sūdzēties baigi nevaru. Un, ja es gribu, es varu vienkārši atzeltnies. Šeit ir panorāmas lūka. Visi forši. Šeit mums ir apakšā LED apgaismojums, kuru mēs neredzam, un viņš arī brīdina, kad, ja piemēram aizmugurē taisa durvis vaļā un mašīna brauc, tad šeit arī iemirgojās, manuprāt, sarkana gaisma ar Ivars, tā kaut ko tādu saka, ka ļoti droša, noderīga lieta. Bose skaņu sistēma. Šeit teorētiski mums arī varētu būt monitors, ja būtu vispār super, puper piepaškāta komplektācija. Mums ir aizmugurē krēslu apsilde. Mums ir foršs L-koņbalsts, kurā mēs varam ielikt divus mazus dzērienus. Mēs pēc izmēriem izcās viņi tādi mazāki. Šis nav nekas. Pateicoties uztaisītajām durvīm, kas piespiežās te apakšā, slieksnis šis te principā nekad nebūs netīrs. Un līdz ar to, tā kā mēs skāpjam iekšā ar savām tīrajām kājām mašinā, tad pašā jau mēs nosmērējam kājas pret šo te slieksni, bet pateicoties, ka te viss ir uztaisītas durvis tā, lai šī daļa nesmērējās, tad mēs varam iekāpt smuki un mūsu kājas ir tīras un tīras kājas. Jā. Izkāpt ārā arī nav nekāda problēma, tā kā pasaka, mums ir soft close. Yes. Priekšējām šofera krēslam paskatāmies, kādas mums ir foršas opcijas. Mums viņš regulējās pilnīgi elektroniski. Mums šeit ir masāžu izvēles funkcijas, kas parādās ekrānā. To mēs pēc tam parādīsim. Mums ir atmiņas krēsli, mums ir no durvīm atveramas bagažnieks. Tā kā A-Line šī te emblēmiņa tumsā spīd. Visu arī gaismas mēs varam regulēt, kādā gaismā spīd arī caur MMI paneli. Korči, mēs nesaprotam šo mašīnu līdz galam, bet šeit šai funkcijai būtu jābūt ieslēgtai, lai... Tagad ir, jā. Tagad viņš smuki nolaiž dibenu zemē, lai varētu kaut kādas smagākas lietas vienkārši vieglāk iekļaut iekšā. Kas ir, manuprāt, tā tīri noderīga funkcija, un domāju, ka dzīvē, saka, tie busiņi tiks cauri.
Jā, mums jau tā kompānija ierodās, kas nav nekas slikts. Un te ir arī smuka tāda plēvīta uzlīmēt. Man šķiet, ka tas varētu būt pat no rūpniecības, lai liekot kaut ko virsū, tu šeit bamperi nesaskrāpētu. Mums ir āķis izvelkams. Vai ne? Mums ir izvelkams āķis. Re, kā viņš te lien ārā. Ivar? Nu jā, un reku uz āķi ir šāds interesants gredzens. Un Ivars saka, ka pateicoties šim gredzenam, sistēma saprot, uz kuru pusi ir vērsta piekabe, kā viņa griežās, un caur kompi mēs varam parādīt, uz kuru pusi, ja mēs izvēlamies parkinga asistu, uz kuru pusi piekabei jāgriežās. Tā kā šis ir tāds interesants vercis. Ļoti daudz interesantu lietu šai mašīnai. Un tagad mēs liekam viņu atpakaļ. Kas ir interesants šai mašīnai, ka on-off pogu tu nevar izkodēt. Vienkārši cilvēki ir mēģinājuši daudz dažādi izkodēt, un nevienam tas nav sanācis, un beigās tur kaut ko stāstīja, kas te ir darīts, lai to izdarītu. Jo tagad viņš... Ok, lai viņš tā ir, mums ir dinamika režīms, mums ir F1 stūrs pārslēdzēja aizmugurē, un mums ir ļoti foršs GoPro kadrs, jo ir panorāmas lūka. Jo ir panorāmas lūka, šī skaistā foršā lūka, kas visiem patīk. Vienīgais jāņem vērā, jums ir panorāmas lūka, tīra drenāžas. Visi, jebkurai mašinai tīram drenāžu. Mums ir pievēl klāt jostu, kad mēs sākam braukt. Kas mums šeit ir? Protams, šis te virtuālais kokpits, kurā mēs, kā jau mēs zinām, mēs varam mainīt apskatus, kā mēs gribam, ko, un, nu, te vienkārši opcijas miljons un viena. Vienkārši fantastisks šis te virtuālais kokpits. Un šis Q7 virsbūve 4M, viņa tiešām priekš Audi bija inovatīva, te bija daudz kas jauns un virtuālais kokpits, tas ir must have, ja jūs pērkat šādu mašīnu. Nu, vienkārši obligāti. Bez šīs lietas šī mašīna vairs nav tik kruta. Mums ir liels virtuālais kokpits, bet mums ir maziņš ekrāns. Un viņš nav touchscreena. Priekš 2015. gada, kad šī mašīna parādījās, jā, varbūt touchscreens vēl nebija tik populārs, un viņš bija reti kurai mašīnai. Bet šobrīd jau 23. gadā šis ir kā mīnus. Kas man ļoti patīk, ka viņu, jo principā tu visu dari šeit virtuālajā kokpitā, un tu vari vienkārši nolaist šo ekrānu lejā. Ņemiet vērā, ka ar laiku šis var gļukot. Tas ir automašīnām, kurām ir šās te ekrāns, un ja tev viņu vajag, tu viņu pacel uz augšu. Viss forši. Mums ir pilna reiste ar šo te gaisa plūsmu, ar šiem ventilatoriem. Vienkārši šī milzīgā reste arī strādā, šis strādā, viss ir super forši. Es sulīšu kaut kādu kruīziņu bišķiņu. Šitā? Jā. Head-up displays. Nu, vienkārši pasakaina mašīna. Šeit mēs redzam pilnas pogas. Te nav za glušku, te visas funkcijas, kas šai mašīnai ir bijušas, viņas te ir iekšā, un šī visbiežāk ir tukša, un šī tā stūras apsilda. Stūras apsildes bija ieslēdzis, viņa strādā visu apkārt stūrē, visu stūri silda, kas ir ļoti liels plus, jo daudziem Japāņiem un korejiešiem viņiem stūris silda tikai šajā daļā. Un nesilda, pieņemsim, te kaut kur sānos un tam līdzīgi, tā kā tas atkal liels plus. Mums ir lane assist, kurš šobrīd ir ieslēgts, un viņš diezgan pagaidām viņš to joslu paķers. To joslu viņš arī paķer. Un es principā braucu bez rokām. Visi forši. Man gan lane assist nepatīk, jo viņš tomēr man šeit bišķiņ par daudz koriģē, īpaši, kad tu gribi apdzīt vai ko tādu. Protams, tev apdzīšanai jābūt tikai ar pagrieziena rādītāju, savādāk mašīna nesapratīs, kas notiek. Bet šobrīd diezgan labi koriģē. Redz labajā pusē, ka ir līnija, un pēc tās arī brauc, tā kā lane assist ir diezgan forši. Paaugstināsim ātrumu, un tagad lane assist bija izslēdzies, jo es arī biju atlaidis rokas vaļā.
Ir aptuveni 30 sekundžu laiks, kad tu vari braukt bez rokām. Tātad 30 sekundes es varu braukt bez rokām. Šitā. Mums ir aklo zonu kontrole, šobrīd mirgo dzeltens, tātad mums sānos ir mašīna. 8 robu šis te Tiptroniks runā, ka tā ir ļoti laba kārba, viena no labākajām, tā arī ir, bet šo es 100% jums nevaru pateikt, bet runā, ka šī kārba, kas ir šim modelim, viņai tas mašīnas jauda šobrīd ir tuvu tam, ko kārba pati pa sevi var panest. Tātad kaut kādi chiptuningi var šai kārbai tik ļoti arī nevazām nepatikt. Bet tas ir cits jautājums, varbūt tā ir, bet to es kaut kur biju izlasījis. Tāpēc, zin kā, ne visam, kas ir internetā, mēs ticēt nevaram. Pati mašīna ir super klusa. Super klusa. Mums ir šie te sāna logi, mums ir puscentimetra biezumā, kas ir ļoti biezi stikli sāna. Līdz ar to šī te skaņas apdara ir ļoti labi. Neskaitot to, ka mums šobrīd panorāmas lūkai ir šī te štorka atvērta, tāpat mēs nejūtam kaut kādu baigo skaļumu. Ir ļoti patīkama skaņa, un ar šādu mašīnu tu vari ilgstoši braukt, un tev nebūs šī te nogurdinošā sajūta dēļ šīm iekšējām skaņām, kas tev ir. Un pat, ja mēs tagad nav šī raketa puška, bet ja mēs pat pātrinamies un braucam ātrāk, arī tā skaņa nav tik ļoti traka vai kaut kāda tāda. Pilnīgi normāls troksnis, un par to mēs sūdzēties nevarētu. Man ļoti patīk šī te klimatzona, kur ir touchscreen veidīgais, tu čup, pāri visam, visu saregulē. Un šī ir pēdējā mašīna Q7, kur tas ir. Nākamajam facelifta modelim Q7 jau nāk šeit visa šī planšete, kā jau visās modernajās Audi automašīnās. Kādam tas ir plus, kādam tas ir mīnus. Ivars saka, ka it kā būtu laikam modernāk, ja šeit būtu šīs te planšetes, bet man tomēr kaut kā vecmodīgam cilvēkam tomēr arī patīk, ka tā klimata kontrola mums iebūvēta šeit šajā blokā un visi tā kā saprotams un ļoti vienkārši. Kur mēs varētu aizbraukt? Ivar, čīkstošas bremzes un čīkst vairāk bremžu kluči. Tas ir tāds mīnus. Lai gan šos te bremžu klučus praktiski pat salīdzinoši nesen īpašnieks mainīja, bet tas tāds nebeidzamais stāsts, gluži kā piemēram tiem pašiem C6 vērpļījās bremžu disks dēļ lielā svara un jaudas, tas šeit vienkārši šie te jāmetās nost, mums te kaut kas brauc. Daudzi nesaprot, piemēram, fūras vienkārši neapstājās. Lai gan, ja jums priekšā brauc sarkanas mirgalkas ar skaņas signālu pa joslu, kurā pa vidu nav atdalošie elementi, jums ir jāapstājas ceļa malā. Fūras neapstājās, un daudzi to nesaprot, ka vienkārši jāstājās. Ja jums brauc pretī vienkārši zilas mirgalkas ar skaņu, jums nav jāstājās. Atkal daudzi, kādi tik momenti nav redzēti, kad cilvēki nesaprot, viņi vienkārši apstājās. Kaut vai nav sarkanās bākuguns. Tā kā cilvēki mīļie mācamies braukt pēc noteikumiem. Jā, mums šeit ir masāžas krēsli. Reku mēs paņemam, un mums ekrānā ir daudz variantu, kuru krēsla zonu mēs gribam masēt. Reku ir šo mēs varam laikam izbīdīt. Tu ir tāds bīdu, jā, šī daļa mums izbīdās, to tu vari darīt. Tad mums ir sāni, mēs varam uztaisīt viņus platākus, šaurākus, augstākus, zemākus. Jā, mēs vienkārši šo mēs varam izbīdīt. Bet labi, te mēs varam sargulēt kā vajag, un tad mums ir šie te masāžas momenti. Mēs varam plecus masēt, cik patīkami. Mēs varam muguru masēt. Jā, bet mums arī vislabāk patīk šis stretch.
viņš tev vienkārši ar kulakiem sit pa muguru. Sākot no apakšas tev saspiež tad vidutiņu un viss ir forši. Plus mums ir krēslu ventilācija, mums ir krēslu apsilde. Abiem, gan šoferim, gan pasažierim. Es saku, šeit mums ir vienkārši viss. Tā, tagad būs bedrēnāks ceļš. Jā, mēs braucam dinamika režīmā un var just, ka tā stūri tāda smagāka. Ieslēgsim komfortiņu. Tā, komforts. Komfortā tā stūri, jā, tāda mierīgāka. Līkumos iet forši. Bedrītes ir, bet Nu labi, lēkā mašīna, protams, pa tādu ceļu. Bet tas līnija asistents, jā, piemēram, pa šādu ceļu braucot, tu, piemēram, turies vairāk pie centra un tev tā stūre, tu jūti pretestību, ka tev meto stūri uz pretējo virzienu, lai tu nepārbrauktu pāri līnijai. Tas man ne līdz galam, tāpēc, laikam, līnija asistents man netik ļoti Vācijā pa kaut bāni, jā. Ivars sēž un kaifo šajā mašīnā. Viņš šobrīd sēž aizmugurējā krēslā un arī kaifo. Vienkārši non-stops kaifs. Kaifīgākā mašīna, laikam, ar kādu, es pat laikam bail teikt, labi komfortablākā un tāda. Tagad negribās auzās iebraukt, jo esmu braucis arī to pašu D5, A8, kur arī nevarētu teikt, ka es nejūtos komfortabli, bet tas, laikam, šeit, ka šis sēdvietas augstums ir labāks un tomēr ir komfortablāk. Laikam, jā, šī ir viena no tādām komfortablākajām mašīnām. Vēl Q8 esmu braucis, tas arī bija tīri komfortabls. Es apgriezīšos, pasīsimies, kā mums sanāks apgriezties šādā te placītī. Atceramies, ka viņiem ir cik tur 5 metri un 2 platumā, griežam ārā un vienkārši ap savu asi. Vienkārši ap savu asi es apgriezos. Tas ir, pagaidi, vēl vienreiz. Es gribu apgriezties vēl vienreiz. Griežamies. Vienkārši ņem un tu esi apgriezies. Tagad Ivars filmē āru. Vienkārši pasaka. Tikai tāds brēmas gan kaitinošs čīks. Nu, kā bija? Varēja redzēt. Jā, forši. Jā. Iespējīgi. Tiešām ar šī tik milzīgu mašīnu, tad, kad mēs mēģinām, piemēram, līdz 60 km/h, laikam, ka mēs šādi te griežamies, tad aizmugurējais ritenis izgriežās tā, lai samazinātu šo te griešanās rādījusu. Bet, ja, piemēram, mēs brauktu pa šoseju, uz kādu simtiņu un mainītu joslas, tad tu mainītu joslas nevis šādi te, bet tu vienkārši tāds ieslīdi vienkārši joslā. Mēģināsim varbūt kaut kur kādu apdzīt. Gala vārdus par šo automašīnu. Fantastisks auto. Šis Q7 ir viens no tiem vispār Audi modeļiem, kurus es varētu nozīmēt, iezīmēt kā mīļākā, skaistākā un tāds Audi, kuru es gribētu. Šis ir tas Q7. Īpaši jau šāda komplektācija, kas ir, es gribētu teikt, ļoti bagātīgi. Labi, tur varbūt kaut kādi sīkumi, nav tur tās pašas štorkas vai šie te, štorkas, kas ir aizskari pret saules starojumu, saules gaismu, kas aizsedz un kaut kādi tādi mazi sīkumiņi, bet kopumā šī automašīna ir pilnāk nekā tā žurka, kas šobrīd rumbulā taisa saulītes, bet kopumā, jā, automašīna fantastiska. Paldies Reinim
Mēs noteikti neesam izbaudījuši pat pusi no tā, ko šī automašīna spēja dot un ko viņa dara, bet laiks ir tāds, kāds ir. Laiks arī fiziski iet uz priekšu, tāpēc mums jau drīz ir jābrauc atpakaļ, jādod mašīna Reinim. Viņš gan teica, jūs varat viņu atdot rītā. Mēs ar lielāko prieku pirmdienā šo mašīnu atdotu, bet nevaram, diemžēl. Tā kā, ja jums ir kāda interesanta mašīna, ko jūs varat iedot, droši rakstat, jūs zināt, kā man atrast, kur man atrast, kā man atrast. Vienkārši, ja jums ir kāda interesanta mašīna, ko jūs vēlaties piedāvāt, varbūt pat nav interesanti, bet vienkārši kāds Audi, kas vēl nav bijis uz apskatu, vai ir bijis, bet ar citu dzinēju, droši rakstiet mums vai komentāru sadaļā, vai uz e-pastu, vai Instagramā, un tajā uz saziņu. Tā kā pagaidām liels paldies, ka jūs skatījāties šo video apskatu, jo viņš bija tāds pa vidu, šāds tāds. Tā kā tiekamies vēlāk. Čau, čau!